tā galvenais, jā. Pagaid, patur. Pagaid, noliksim viņu šeit, pagaid. Labi. Elīze Kupča, squad person. Hello! Kur ir tava makšķeri? Man makšķeri ir šeit. Mēs šobrīd esam Amazonas upē. Šodien mēs centīsimies noķert lielo lomu. Yes. Kā tev patīk šī lokācija? Šī lokācija 10 out of 10. Man ļoti patīk. Ir īpaši pulkstenis šobrīd, draugi, ir 9 no rīta. Savu tavu rīta rutīnu tu pamodies? Jā, es pamostos, paņemu savu veipiņu, papīpēju veipiņu. Tas ir tavs pirmais rītas solīts? Nu, parasti, jā. Ūdeni vēl padzeros. Tad parasti teiktu taisīt brokastis. Elīze, kas ir tavs celebrity crush? Kad iznāk kaut kādi jauni seriāli, man vienmēr iepatīks kaut kas jauns. Jo man lielākoties tas nav par izskatu, bet vairāk par to šarmu, kāds cilvēkam ir. Jā, un par to karakteri. Jūs redzējāt to Michael Jacksona jauno filmu? Tas ir Jafārs kaut kāds, kā viņu sauc, Jafār? Nē, man tieši patīk tas tētis, tas Domingo. Viņa īstais vārds ir Domingo, bet viņš bija tas tētis. Jo viņš tāds Ok, Elīze, iedomājies, ka tu esi bārā. Okay. Un ienāk tagad tas tētis iekšā. Un jūs sākat runāt, jums tur lielisks sarunas un uzliesmo dzirksteles. Viņš ir gejs, vai? Viņš ir gejs? Bet viņš nav gejs. Ok, viņš nav gejs, ok. Tā stāsta, jā. Okay. Un pēc brīža viņš tev uzaicina tā kā atpakaļ pie sevis. Yeah. Un tajā brīdī, kad tu jau taisies iet, kāds ienāk iekšā tajā bārā un saka, ka viņš īstenībā ir tavs pazudušais brālēns. Neviens to nekad neuzzinās. Yeah. Viņš viesim aizgāja ar viņu atpakaļ, ja jums yeah. bija, vai tu izmantot šo izdevību. Tagad tas celebrity crush ir mans brālēns. Brālēns, jā. Jā, vienalga. Jā? Jā. Kur pierādījumi? Man vajag dokumentus. Tur jau nav viens asins, es domāju, var kaut ko. Ir īpaši, ja ir no kaut kāda, es nezinu, patēva vai kaut kas, labi, tur laikam domāts īstais. Bet jā, hell yeah. Ok, labi. Uz vienu nakti, ko tur? Elīze būtu gatava pārgulēt ar savu brālēnu. Vai tas tagad ir pavisam citādāk? Nē, es nebūtu gatava pārgulēt ar savu brālēnu. Tad, ja viņš būtu uz krāšņa. Bet viņš tas nebūs. Ok, iztēlojies. Tev ir iespēja dzīvē izdarīt tā, lai kaut kāds noziegums vairāk nebūtu uz šīs pasaules. Yeah. Bet, lai tu to izdarītu, tev viņi ir šī jāpaveic. Bet man pienāksies tad sots, vai ne? Es nezinu par to, tas nebija tas points, fokus. Yeah. Tā kā tev ir jāpaveic šis noziegums, un tad tu visu dzīvē vairs nekad nekur šis notikums nenotiks. Vai tā ir, jebkāds noziegums? Kāda noziegums? Man liekas, zādzība noteikti. Tā kā jebkāda veida zādzība. Jo tu vienkārši iet kādu mājā, pasaka, ne, viss tā mana, un viss. Tā ir tava. Jā, vai veikalā vienkārši iet un ņemtu visu. Un tad tu apturētu visas pasaules zādzības vairāk? Jā. Ok. Jā. Pagaid, vai viņas nenotiek? Nu, tev vairs nekur nenotiks zagšana pasaulē. Ja tu nozag kaut ko, vairs nekur nenotiks zagšana. Pagaid, nē, man likās, ka tad varēs visu laiku zakt. Ak, Dievs, esmu lēna reāli. Nē, tad es nezinu. Ak, Dievs, tu gribi teikt, piemēram, ja izvarošana, tad man ir... Ja tu kādu izvarotu, tad vairs nekad neviens netiktu izvarots. Tad tu būtu izglābus visus tos bērnus un šeit. Bet tev būtu jāizvaro kāds. Kaut kāds middle-age skolnieks un šeit. Ak, Dievs, nē. Bet tad tas vairs nekad nenotikt ar nevienu citu. Nu, pagaidi, jūs man vēl... Nē. Es nezinu. Labi, lai nenotiek nekad vairs karš. Tu uzsāktu karš? Pret ko? Pret visu pasauli. Un tad vairs nevarētu notikt karš, ja visiem būtu apmiruši. Visiem vienādi nāvi. Labi, tas ir... Es, kad pirmo reizi man uzdevu, es teicu, es mēģinātu iet tāds school shootings. Es vienkārši ietu skolā, vienkārši noslaktētu vienu skolu. Bet school shootings nav tik slikts kā izvarošana. Jo iedomājies, tā kā tad, kad... labi, ir. Viss violence ir slikts. Bet vienkārši es padomāju par to, ka ja tu tagad atnāk mani nošautu, vai tu man tagad izvarotu. Tas ir divas dažādas lietas, jo man pēc tam būs jādzīvo ar tām sakām. Ja tu man nošaujies, viss man dzīve beigsies, man tas beig neko vairāk nemaina. Nē, laikam es nogalinātu cilvēku, tad vairs neviens nekad nevarētu nevienu nogalināt, tehniski, ne? Jā, un tu nogalini kādu riktīgi sūdīgu cilvēku. Jā. Elīze, tev patīk dad jokes? Jā, I guess. Okay, tā kā šobrīd... Man nav tēta, tā kā...
Tas bija dad jokes. Viņas aizspēlēt projām. Yep. Es tev saukšu dad jokes, un tu pasaki, vai tas ir labs dad joke, vai tas ir Okay. slikts dad joke. Ja bildi ar sevi mēs saucam par selfiju, kā sauks bildi ar cietumnieku? Nezinu. Par kameriņu. Ok. Nākošais. Tas bija smieklīgi. Kā sauc govi, kur spēlē instrumentu? Nezināšu. Mūzikants. Šis bija labs, ne? Jā, šito es pastāstīšu kādam. Šis bija labs. Šovakar būs griķi. Ok. Tev jāpajautā, ar ko? Ar ko? Ar ko es arī apsveicu? Tas katrs nākamais ir daudz sliktāks. Kurš jūras iemītnieks ir īpaši nespējīgs uzturēt meldiņu? Jūras zirdziņš. Delfīns? Valis? Mīronis. Yep, the silence is loud. Kāpēc Arābi Amerikā? Citreiz pateikt mazāk, tu pasaki vairāk. Kā tu teici mašīnā? Ja tavs suns uz tevi rei, tad kāda cita roka viņu baro? Kāpēc Arābi Amerikā nevar spēlēt UNO? Tāpēc, ka viņiem vienmēr nozog zaļo kartiņu. Ok. What the fuck? Runājot par Arābiem, tev ir kāds stāsts saistībā ar šo tēmu? Ar arābiem baigi neesmu satikusies. Par arābu vīriešiem vienmēr tur tās meitenes tik tā kā baigi runā, ka viņi tur baigi mīlošie un kaut kas tāds, bet ka viņi esot, pilnībā nenormāli, jā. Tas tāpatās kā armīnieki. Jā. Arī bišķi mentāli. Ir tādi kaut kas, tā vismaz runā. Viņiem tur jābūt kaut kam, un tīpaši viņiem šausmīgs tā kā, es, protams, neesmu bijis armijās, nezināšu, vai ne, vai tā ir patiesība, vai ne, bet viņiem ir visiem šausmīgs victim syndrome. Viņi pat nav bijuši karā. Right. Un viņi uzvedās tā, it kā viņi dara crazy. Protams, ja sāktos karš, tad viņiem būtu jāiet un atdod, parakstīt līgumu par to, ka tu atdod savu dzīvību. Ir kaut kas jau, bet uztaisīt to kā visu savu personality, be for real. Kad ar viņiem runāt, tad ne ar visiem. Tu nevari likt visus vienā laivā. No sākuma tu nevari pateikt pašā pirmajā, vismaz man tā ir. Nē, tāpēc, ka viņiem ir nežēlīgs tas love bombings, ka tev ir tāds, wow, viņš par mani rūpējas un tā tālāk, un tad vienā brīdī tas cilvēks vienkārši switchapojas. Pastāst par savu ceļojumu uz Ameriku. Pirmo reizi es braucu uz Ameriku svinēt jauno gadu ar savu tagadēju bijušo draudziņu. Viss bija ļoti forši. Man ļoti nepatīk, kā tur gaisa smirdēja. Tas bija kaut kas, kas man no Latvijas bija tāds, Tā bija mana pirmā reize, jā. Pirmā reize štatos. Jā, šis ir actually ļoti smieklīgi. Kroči, ir tās intervijas? Man pagājušajā reizē tā fucking ņēma priekšā, tu nevari, man paņēma, man ir draudzene ienes citā kambarī. To es zinu, jā, tas tough shit. Tas gan jau tāpēc, ka jūs esat tur bieži, ne? Nē. Okay. Bet kroči, es aizēju tur un es satrauksies, jo tas puisis tāds reāli simpātisks puisis tāds. Un es biju šķiet aizmirst, kuras reāli esmu un cik situācija ir nopietna. Un es tā viņam smaidu, viņš man smaida arī pretī. Nē, un viņš sāk jautāt, kur strādāja. Un, protams, ka es tādu sekšupā. Tāds, so are you like a prostitute? Un es esmu viena pati Amerikā. Man viss paliek sarkans, man tāds, kāds sakars. Es tāda, no, I sell the toys. Viņš tāds, oh, ok, I'm so sorry. Un te viņi jautā, ko es satikšu, kāds vārds, bla, 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 kur mēs iepazināmies. Un es viņam saku, ka viņš ir armijā. Un viņš tāds, you really not a prostitute? Un es vienkārši skatos, es domāju, viņš vispār man kaut ko tādu var uzdot. Right, bet, es saprotu, ka tas viņiem ir, zini, tur tas seks. Bet man vēl paņēma no telefonu un gāja manai video cauri. Visai manai galerijai viņi vienkārši sēž čiks un scrollo. Es sēžās, what the fuck? Es atvainojos tā kā. Man tik tā, ka nebija. Man bija tikai daži jautājumi. Un viņi atrod video, viņi izvēlējās, kur es ar ieročiem Amerikā. Ķipa rītīgi ar šādganiem visi. Tāds, holy fuck, tā kā, this is bad. Un viņi tādi kaut ko uzspiež, tas bildes, what is this? Un es viņiem mēģinu pastāstīt, ka mēs tur ceļojām un viņiem bija ieroči un tas ir legāli. Bet tur bija viņi arī toreiz atceries tur uz to video. Tur viņi iznes bāru ar ieročiem, kā 4-5 ieroči. Visi tur opi. Jā, viss ir. Ak, Dievs! Man tur arī mēģināja. Tas bija ļoti bad experience. Viņi tur baigi jūs čeko. Es Eiropā šitā ņem priekšā. Bet otrajā reizē, kad es braucu uz Ameriku, tad gan... un pirmajā reizē, kad es biju Amerikā, es biju
Atlantā. Tas, ko es atceros, mēs gājām ar to man bijušo draugu, un viņš saka, ka šī nav Latvija. Neskaties cilvēkiem tā virsū. Jo kad es eju pa ielu, es taisu ar visiem acu kontaktu, un es to darīju Amerikā, un tur kaut kāds crackheads, un viņš tāds, what the fuck you looking at? Un man tāds, ok, viss labi. Man cerāk tā kā uz nerviem bijis, jo tā esmu viena pati tā kā atbraukusi uz Ameriku, un man ir tāds, man nosauc par prostitūtu, be for real, tā kā. Tas ir faktā. Jā. Man kaut kā vienmēr noveicās. Vienmēr es laikam iztos nereāli balts un tāds pareizs. Man vienmēr izlaiž cauri nekādi jautājumi. Tad es skatos Ričī aizved uz kaut kādu nopirkumu zāli. Nekādi. Man vienmēr izdās, stopēsim, pieņemsim pāri Amerikai. Un viņi tādi, ok, jums ir draugi, kā jūs to darat? Mēs jau vienreiz to darījām. Viņi tādi, ok, tad labi, ej. Tad es nezinu, kāpēc tev, Ričī, vienmēr? Tu tā kā skeči izskaties? Jā, es neesmu tik balts kā tu. Un citu man brūnas acis vienkārši. Viņš domā uzreiz, tur kaut kāds šeidī. Tev ir 49, man ir 51. Piesitiens no blēka. Ak, Dievs. Ļoti labi. No Elīzes darbs seksī stēli. Jā, tagad ir 2. gadsimts. Jā, tā man ļoti, ak, Dievs, tas gulbis. Viņš nav kaut kāds šis cipa trakais. Es starp citu lasīju, ka gulbiem šogad ir itī trakumsēgas. Viņi ir emocionāli baili. Emocionāli ir baili. Viņi ir agresīvi. Mēs varam. Es varēju daudz izdomāt par podkāstu, kas varētu notikt, bet es nevarēju pareģot gulbu. Viņš iet tieši tev paprasīt. Jā, tur jau tā lieta. Ja mums būs Rubaks ar gulbu laivā. Bet man liekas, mums vienkārši neko nevajag. Ak, Dievs, lūdzu, nē. Viņš vienkārši... Man ir bulciņa. Mēs gribam pafīdot viņu. Tu nekad tā kā nedrīkst griezt muguru laikam tā kā dusmīgam dzīvniekam. Oh my God. Mēs varam kaut kā to laivu uz turieni dabūt. Es domāju, ka... Oh my God. Hell no. Richard, šis pat nav smieklīgi. Aizmet tālumā. Aizmet kaut kur tālumā. Iedo Elīzei, lai viņa pamet. Nē, lūdzu, nē. Lūdzu, nē. Man ir tā kā actually bail. Mēs esam makšķernieki. Viņš nāks atpakaļ. Aizmet vēl kaut ko. Viņš ir ļoti bail. Tu pamet viņu. Nē, man ir aizmet projām. Iedo viņam vienu krampiņu. Ok. Wow. Nē, hell no. Labi jautājums. Nu jā, par to sekstīstālu, tā novēršoties bišķiņu uz to tematu. 2 gadi sekstīstālā. Tu uzskati, ka, ja tu esi mierā ar dabu, daba būs mierā ar tevi? Hell no. Nē. Šobrīd tā kā, ja viss balansā ir, tad tehniski tev nevajadzētu uztraukties par to, viņš tev uzbruk, ne? Nē, nu it kā jā. Toreiz, cik es atceros, bija tā situācija, ka tas gulbīts nosita kā vīrieti, man liekas, jo viņš mēģināja tos nosita, jā. Gulbis? Jā. Wow. Jo viņi ir agresīvi reāli. Jo viņam ir arī liels spēks, cik saprotu, spārnos vai kaut kas tāds. Jā. Bet viņš to darīja tāpēc, ka tas vīrietis mēģināja aiztikt tos viņa bērniņus mazos vai kaut kas tāds. Un tad viņš palika tā kā protektīvi riktīgi. Redzēji ziņās kaut kad nesen bija. Viena meitenīte savu tēti sataisīja maltajā gaļā. Jā, kaut kur te jūrmalā, ne? Jā, nu te pie blakus kaimiņos. Un pīrāgs ēdāt? Atnesa visiem? Tie pārtījā. Ak, Dievs. Es redzēju, man liekas, TikTokā, bet tas ir vienkārši šausmīgi. Wild, ne? Es nezinu, kāpēc man likās, ka Latvijā tādas lietas nenotiek. Man arī tas vienmēr galvā bija tā kā licies, ka mēs esam dzīvojam mākslas drošībā, bet tad viena čiks izdomā patestēt ūdens. Tas ir pieķēra. Jā, tas ir Jeffrey Dahmer kaut kāds type shit. Jā. Arī tā likās. Jeffrey Dahmer. Jā. Kā viņi var iedomāties ko tādu? Tā kā sastās filmas vai kas? Es domāju, ka jā, visticamāk. Kaina, kur tu viņu liksi? Right, tu nogalini savu tēti tagad. Jā. Bet cilvēku līķis arī nav tā, ka viņš tā kā smird vairāk nekā citu līķi? Jā, tāpēc jau arī ir tā gaļa, jā, tieši tā. Jā, jo tā kā arī, ja tev, piemēram, tur vista, iedomājies jau, ak, Dievs, hell no. Nē, viņš ir relax, chill buddy. Cilvēki teica, ka tā smaka ir vienkārši nepanesāma, tiešām. Actually, zini, kas vēl ir interesanti? Nu, kā pieņemsim Amerikā, tik daudz gaļas, bet nav tā kā tik daudz reāli pat dzīvnieku, no kuriem jā. So daudz cilvēku saka, ka tā gaļa ir cilvēki. No missing humans. Jūs ticat tam? Man arī kaut kāds amerikānietis teica, ka ķipa, tas ir, ka McDonaldā tā kā lieto cilvēku gaļu. Shit. Jā, daudz. Nav tik daudz pat tās reāli dzīvnieku. Exactly. Man īstenībā liekas, tās cenas, kas ir tur par kaut kādu izsmalcinātu, tādu high quality, labas kvalitātes gaļu,
tu varētu samaksāt līdz pat $100. Jā. Tas ir tā kā standarta Latvija kaut kāda cūciņa, nu tāda no Latvijas paņem, un tas var tāda normāla. Tieši tā, bet tās cenas arī, es nezinu, ko jūs darījat Amerikā, vai jūs vairāk ēdāt tā kā fast food vai groceries. Nu, tā kā, kad es pasūtīju groceries, tas ir tik fucking dārgi viņiem. Un tie apjomi, tā kā tu nevari nopirkt mazu vistas filēņu, tā kā tu šeit vari nopirkt kaut kādu tādu, kur 9 vistas filēs iekšā. Viņi pat negaršo labi. Nē, vispār ne. Tas ēdiens. Man bēdīgi bija pirkt par lielo naudu, tik sūdīgi ēdienu. Jā, un viņiem ir tas, ka viņiem nāk vēl, viņiem nav nekādi restrictions, vai kā sauc priekš ēdiena, nekādi nav. Visur tas tītars. Un man ļoti garšo. Tur ļoti maz kaloriju ir. Redz, es nezinu. Un tur daudz proteīna ir. Mēs bijām Kalifornijā, un mēs no rīta pamostamies vienā vietā, noejam no rīta brokastīs, tur rakstīts, šie ēdieni izraisa vēzi. Bufetē. Basēnā arī mēs kaut kādā hotelī domājam iepeldēt zīme. Basēna ūdens izraisa vēzi. Right. Es pieeju klātam čokam, kas tur stāvis tāds, what is this, bro? Viņš tāds, mūsu uzdevums ir pateikt jums, kad jūs varat saindēties. Man bija tāds, what do you mean, pateikt man? Tas ir tas, ko tu man šeit dod ēst. Es biju rītīgi dusmīgs savu. Jā, jo tāpēc arī saka, ka viņi var apēst tādu ēdienu kā mēs Latvijā, bet viņi uzņem 2 reizes vairāk kalorijas. Jā. Tāpēc, ka tas ir dirsātas ēdiens. Tas ir. Un es nezinu, man bija tā, ka es šoreiz, kad es aizbraucu, es saēdos riktīgi un tad vienu dienu riktīgi vēmu visu dienu. Tā kā pilnībā visu dienu es nevarēju. That's so nice. Jā, bija ļoti jautri. Bet, protams, man ļoti patika visi tie snacki un viss, kas tas bija, jo man patīk sāļas lietas. Un viņiem arī ir visādi tie cheese snacks un viss kaut kas, man tas viss baigi patika. Tā kā tur es jūtos laimīga. Ir savu plus, ir savu mīnus. Jā, tieši tā. Ja ejot vairāk uz tādu nobiegumu pusi, jo es nezinu, cik ilgi mums no kameras ir jūs. Elīze, kas tev, kam cilvēki var sekot līdzi nākotnē, kas tev tagad, tu piedalīsies tajā, man ir talants? Nē, man jau nav talants. Es vēl gribēju pateikt arī on the podcastā to, ka tavs skitis ir rītīgs pienesums kompānijai. Paldies. Jā, man patīk, lai viņi tev liek prēmiju vai kaut ko tādu. Un, ja kādreiz vēl es skitā cilvēkus, es arī esmu gatavs atnākt customer vai kaut kāds background actor. Ok, lieliski. Man tas ļoti patika un sexy stils. Tu pati arī lieto viņu produktus vai kaut ko? Jā, protams, mums ir arī, protams, darbinieku aplaidīts. Bet, daudz ko sanāk lietot, bet ar seksu... Bet tu pamēģinājusi tās lietas? Jā, es viņas arī visas mēģinu, bet nav tā, ka es viņas visas ikdienā lietoju. Tā kā man iedod pamēģināt, es pamēģinu, un tāds, mēs viņas nedodam atpakaļ. Tā kā, es nezinu, kas cilvēkiem ir pa prikolu, ka viņi domā, ka seksī stēlā ir tā, ka, pamēģina un aiznes atpakaļ. Tā nav. Tu vari atnest atpakaļ mantiņu tikai tad, ja viņa tev, piemēram, beidz vibrēt, vai kaut kas tāds, tehniskā garantija, jā. Un tad mēs viņas tāpat kā sūtam projām un viņas utilizē. Ir tā, ka ar seksu ka tu atrodi kaut ko savu, kas tev ir mīļākais, vai ne? Tad tev ir mīļākais. Un tā ir arī ar seksu rotaļlietām. Tu atrodi vienu, kas tev vislabāk strādā, un tev viņa vislabāk strādā. Es tagad klausos no eksperta. Šis bija lieliski. Tik daudz emociju. Lieliski vienkārši. Tu nevari būt vienā laivā. Tu nevari būt tuvāk dabai. Jā, tu nevari. Šis bija fantastiski vienkārši. Tagad tev jāpeld uz krastu būs pašai. Jā, Ar to gulbi kopā? Tur viņam uzkāpt uz muguras, viņš tev aiznesīs. Sākās. Tā kā milzīgs paldies, ka skatījāties šo podcastu. Paldies jums. Top 1 podcasts. Un neaizmirst piesakot Elīzei. Squad person visās platformās. Jā, obligāti piesakojiet man, Kārls Rudolfs un Ričards. The Richie Rich. Vēl ko es gribēju pateikt, Elīze amazing. Pagājuši ir vairāk gadi. Jā, mums ir ielikt tādu bildīti. Jā, no tām vistiņām, kā mēs tāpēc, es neēdīšu. Tas ir tik jautri. Man liekas, ka mums ikdienā īstenībā, skatoties tagad sociālos medijus, viss ir tik ļoti mēģināts perfekcionēt. Jā, tā ir, jā. Vai vienkārši paņemēja un uztaisīja viņu ideāli, vai vienkārši uztaisīja tādu rāvi, kā mums tādu. Jā, man jau TikToks arī tāds ir, kur es vienkārši postoju to, ko es gribu runāt vai kaut ko, jo man pirmkārt nesanāk taisīt skaisti un tā ļoti influencīgi. Un es paskatījos, ka tad, kad es mēģinu tā izdarīt, tad arī neviens neskatās. Tā kā tas ir mans, citiem ir tie smuki, un tad citi sako citiem. Bet viņi, pieņemsim, taisa smuki, tāpēc, ka viņiem, labi, tev ir personība. Tas ir tas, kāpēc cilvēki tev skatās. Cilvēki, kuriem nav tik daudz personības un mēģina citiem vizuāli. Tā ir, tiešām ir. Otras puses, tā kā tas ir tavs knifiņš. Jā, exactly. Tā kā milzīgs paldies. Paldies jums! Tiekamies citā lokācijā. Auto ostā. Yep. I'd rather be empty than loving a